Ikviena Latvijas skola bija aicināta ekscelences balvai izvirzīt savus bioloģijas, ekonomikas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājus. 25 labākie šodien Mārupē tikās uz gala pārbaudījumu stundas vadīšana. Uzvarētāji noskaidrot tūlīt pēc tam un stāsta Līva Rauhvargere. Kādu atdzesēšanas paņēmienu jūs izmantosiet? Pirmu vai otru? Šī ir fizikas skolotāja Larisa Koroševska no Daugavpils. Šodien skolotāju ekscelences balvas fināla pārbaudījuma dienā viņa savā paraugu stundā iesaista Mārupes vidusskolas 8-klasniekus. Jāiemācās, kas ir konvekcija. A punktā, kur mēs novietojām liesmu, tā tiecās no gaiteņa uz klases. Pamazām uz vidus punktu, tad liesma vienkārši bija vertikāla. Vai jūs varat paskaidrot? Vai jūs nezināt, kāpēc tas notiek? Īsti tā nezinām. Nē. Tad mēs dosim vārdu ekspertiem. Tad eksperti stāstīs, kāpēc notiek tieši tā, nevis citādi. Es mēģināju pirmkārt, lai visi skolēni strādātu un viņu darba procesa rāda kāds risinājums, vai nu problēmas risinājums, vai nu kas šodien stundas, lai parādās jaunais iedziens, kuru viņam jāapgūst. Ziniet, man ļoti patika to, ka šāda veida stundas viņas bija nedaudz citādākas kā citas, viņas bija oriģinālas un viņās bija nedaudz cita pieeja pie tēmas apgūšanas, un tas man likās pat ļoti aizraujoši un interesanti. Tad visticamāk Kristapam patiktu mācīties arī pie ķīmijas skolotājas Ineses Ločmeles no Alūksnes. Viņas stundā bērni mācās izprast, kā notiek ūdens attīrīšana un dara to ļoti praktiski. Pilnīgi grupai vienojoties izveidot attīrīšanas iekārtu, līdz ko ir attīrīšanas iekārtu gatava, lopu augšā. Neber visu. Viņš neiztecēs caur tas ūdens. Es vienmēr esmu teikusi, ka, draugi mīļie, man grāmatu stundā pat izmantot nav, kad man ir jāstāsta, man ir tik ļoti daudz ko rādīt, stāstīt. Grāmata paliek tam, lai jūs mājās vēlreiz lasītu, vēlreiz atkārtotu, sakoncentrētu un atbildētu uz tiem jautājumiem, ko jūs nezināt. Konkursantu stundas šodien vērtē gan kolēģi skolotāji, gan izglītības eksperti. Filmēšanas brīdī Inese vēl nenojauš, ka vēlāk vakarā tieši viņa ķīmijas skolotāja konkurencē saņems ekscelences balvu. Izvēle žūrijai grūta. Ja mēs salīdzinām ar situāciju, kāda tā bija kaut vai pirms 10 gadiem, progress ir milzīgs. Šodien jau mēs šeit redzam, ka tādas lietas kā tehnoloģijas, kā skolēnu sadarbība, viņas jau ir tā kā pašas par sevi saprotamas. Arī tas, kad mēs rosinām skolēnus pašiem mēģināt ieraudzīt kādas sakarības, pašiem mēģināt saprast, par ko tas tagad ir, kāpēc es šo lietu tagad šeit daru, tas jau ir tā kā katrā šajā piemērā redzams.